Labdien! Šodien mēs aplūkosim piemēru ar dažādu funkciju izmantošanu un, lai šo te piemēru aplūkot, mums ir jāatver jau iepriekš sagatavots fails, jeb datne ar nosaukumu saraksts. Tādēļ es nospiežu atvēršanas pogu un Open atveru izvēlēto datni saraksts. Šajā datnē ir aizpildīta A kolonna, kurā ir sarakstīti dažādu skolēnu vārdi. Kopumā ir 60 rindiņas ar 59 attiecīgi ierakstiem. B kolonnā uzvārdi, dzimumi, 1., 2., 3., 4., 5. KD, jeb kontroldarbi, kuros katrā ir bijis iespējams, pieņemsim, nopelnīt 100 punktus, un attiecīgi, cik katrā kontroldarbā ir savākt šie te punkti. Ja cilvēks kontroldarbā nav bijis, piemēram, Agris Saliņš 3. kontroldarbā nav bijis, tad viņam ierakstu nav. Ja ir kontroldarbs bijis bez rezultāta, jeb šo 0 punkti, tad tā tas arī ir attēlots. Šajā gadījumā mūsu priekšā ir dati, kuri ir jāapstrādā un jāanalizē par šo te gala rezultātu, jeb centīsimies šajā brīdī noskaidrot, cik tad galu galā katram šim audzēknim ir lielākais, mazākais rezultāts, vidējie rādītāji par katru šo kontroldarbu. Ir dažādi iespējamie varianti, kā šādu uzdevumu pildīt. Mēs par pamatu ņemsim iebūvētas funkcijas. Pieņemsim, ka pirmo es vēlētos noskaidrot, kādi ir mazākie rezultāti. Tādēļ es rakstu virsrakstu šai te kolonnai mazākais. Domāju ar to mazāko rezultātu. Konkrēti 2003. gada Microsoft Excel versija uzreiz jau blakus esošo šo kolonu, ko es tikko izveidoju, šo nosaukumu noformē pēc blakus esošās kolonas, tātad H1 šūnas. Ja tas nav nepieciešams, tad var, protams, atsaukt šo pēdējo darbību vai arī noformēt kā savādāk. Kāds ir mazākais rezultāts Agrim Saliņam? Agrim Saliņa mazākais rezultāts, protams, ir 5. Ja šādā veidā mēs katram ietu cauri šiem datiem un rakstītu ar roku, pastāv iespēja, ka mēs kaut kādā brīdī kļūdītos. Turklāt tas aizņemt ļoti daudz laika, lai arī šeit ir tikai 59 vārdu uzvārdi, arī tas diezgan daudz laika aizņemt, bet pieņemsim, ja būtu vairāk jāanalizē dati, piemēram, 1000 cilvēkiem vai 10 000 cilvēkiem, tad, protams, laika patēriņš būtu ārkārtīgi liels. Un, attiecīgi, arī kļūda noteikti būtu diezgan ievērojama. Tādēļ būtu labi, ja mēs atrastu kādu automātiski iebūvētu rīku, ar kura palīdzību mēs varētu atrast šo mazāko vērtību. Un tāds rīks ir atrodams sadaļā funkcijas un ir vairāk iespējamie varianti, kā šīs te funkcijas izsaukt. Viens variants ir insert function, otrs variants ir izvēlēties šeit pie trīsstūrīša vienu no šeit populārākajiem vai more functions, vai arī trešais variants šeit ieklikšķināt uz insert function un attiecīgi izsaukt no saraksta kādu no esošajām funkcijām. Visi varianti ir vienlīdz labi, bet es šajā gadījumā vēlos demonstrēt šo fx, jo atkarībā no Microsoft Office versijas šīs fx parasti vienmēr ir, savukārt biežāk un populārākās funkcijas, biežāk izmantotās un populārākās funkcijas ir tieši šeit 2003. gada versijā, tad attiecīgi ir iespēja šeit ātri izsaukt. Es, kā jau teicu, izmantošu šo logu insert function fx. Arī atkarībā no versijas šis logs ir varbūt dažāds, bet tradicionāli, jebkurā gadījumā šajā logā ir iespēja pārslēgties uz
kādu no iespējamiem funkciju sadalījumiem. Tātad pirmām kārtām tiek demonstrētas visbiežāk izmantotās funkcijas. Jo biežāk jūs izmantosiet kādu funkciju, jo populārāka viņa būs un attiecīgi nostāsies augšgalā. Sadaļā All mēs varam aplūkot visas Microsoft Excel iebūvētās funkcijas. Kā jūs redzat, to skaits ir ievērojams. Un arī attiecīgi tās visas ir sadalīts pa kategorijām. Finansu funkcijas, kas vairāk ir paredzētas finanšu analīzei, ekonomistiem, finansistiem, grāmatvežiem, datuma laika funkcijas, matemātiskās trigonometriskās funkcijas, statistikas funkcijas, dažādas meklēšanas, datubāzes, teksta, loģiskās un informācijas funkcijas. Katrā gadījumā, ja jūs gribat atrast kādu funkciju, ir iespēja arī to ierakstīt augšējā logā, ja vien jūs zinat precīzi tā nosaukumu. Ja tas nav zināms, tad no sadaļas All jūs varat katru šo te funkciju aplūkot un atrast beigās to funkciju, kādu jūs vēlaties. Tā, piemēram, katrai funkcijai uzklikšķinot virsū, tiek rakstīts paskaidrojums, kā funkcija saucās, kādi ir funkcijas mainīgie un ko šī konkrētā funkcija dara. Paskaidrojums šajā gadījumā ir angļu valodā, jo mēs izmantojam anglisko interfeisu. Ja ir interfeis attiecīgi latviski, tādā gadījumā būs paskaidrojumi latviski, ja krieviski, tad attiecīgi krieviski vai kādā citā valodā atkarībā no tā, uz kādas valodas versijas, ar kādu valodas versiju jūs darbojaties. Šajā gadījumā es vēlējos atrast funkciju, kas noskaidro mazāko vērtību. Šāda funkcija ir atrodama un saucās min. Līdz ar to es šajā gadījumā klikšķinu uz klaviatūras MI un attiecīgi aizlecu uz M burtu, un tā kā pēc tam es klikšķināju ļoti ātri arī I burtu, tad aizlecu uz I, jeb attiecīgi mi funkciju. Pirmā no mi funkcijām atsaucās mid, tad tālāk seko min, min a, minut un vēl citas. Es šajā gadījumā izvēlēšos funkciju min. Un attiecīgi ir paskaidrots, ko šī funkcija dara. Klikšķinu OK. Un šajā brīdī ir parādījies nākamais loks, kurā ir jau ierakstīts, kādiem skaitļiem es vēlos noskaidrot šo te lielumu. Ir iespēja šo skaitļus ievadīt ar roku, piemēram 5, 85, 1, rezultāts, protams, būs 1. Tad ir iespēja 30 skaitļus ievadīt ar roku. Bet tas būtu neliederīgi, daudz labāk ir izmantot šūnu apgabalu. Jeb konkrētajā situācijā es iezīmēšu šūnu apgabalu ar peles palīdzību, klikšķinu tur un nospiestu peli un velku pa to apgabalu, kuram es vēlos uzzināt mazāko vērtību. Šajā gadījumā šūnu apgabals ir D2 līdz H2. Noklikšķinu OK un iegūtais rezultāts ir 5. Ja šis piecinieks tiktu nomainīts uz 4, tad attiecīgi formula pati, šajā gadījumā konkrētā funkcija min, atrastu mazāko vērtību, kas šajā gadījumā būtu jau 5. Atgriežos atpakaļ esošajā situācijā. Ja es esmu šo formulu vienreiz izmantojis, turklāt izmantojis pilnīgi korekti, tādā gadījumā ar aktīvā punkta palīdzību es šo formulu varu kopēt uz leju. Tā, piemēram, aiz aktīvā punkta pavalkot pa vienu soli uz leju, es iegūstu rezultātu 14, kas tik tiešām ir korekts, jo apgabals, jaunais iezīmētais apgabals ir D3 līdz H3. Lūk, šis apgabals, kas tik tiešām arī ir korekti. Šādā veidā aiz aktīvā punkta es formulu kopēju uz leju līdz pat pēdējai šūnai un iegūstu korektus datus par katru šo skolēna rezultātu. Nākamajā stabiņā es vēlētos noskaidrot, kāds ir lielākais rezultāts katram no šiem skolēniem. Tādēļ jēdzienu šūnā es ierakstu vārdu lielākais
Nospiežot Enter, atkal šis lielākais tiek noformēts, atbilstoši tam paraugam, kāds ir blakus, un šajā gadījumā man ir jāizsauc nākamā formula, jāveido nākamā formula, jāizsauc funkcija, kas atrod lielāko vērtību. Es šajā gadījumā zinu, ka šī funkcija saucās max, tādēļ es arī mēģināšu tieši tā rakstīt šajā sarakstā max. Un es atrodu sarakstā esošo funkciju max. Protams, ir iespēja arī ar ritjoslas palīdzību šādu funkciju atrast no šī sarakstiņa. Izvēlos max, noklikšķinu OK, un līdzīgi kā iepriekš atkal apvilkšu to apgabalu, kuram vēlos iegūt rezultātu. Vienmēr jāuzmanās ar to, kāds apgabals tiek automātiski piedāvāts, jo, kā jūs redzat, arī šajā gadījumā nevis ievilktais, bet norādītais apgabals no G2 līdz I2 nav pareizs, jo šajā gadījumā Excel aprēķina tam gabalam, kas ir līdz pirmajam tukšumam. Pareizi būtu aprēķināt apgabalam D2H2, neaiztiekot jau rezultātu I2. Šajā brīdī jau tiek demonstrēts, ka formulas rezultāts būs 85. Es noklikšķinu OK un iegūstu rezultātu 85, kas tik tiešām ir labākais rezultāts. Ja kādā šūnā būtu vēl lielāks rezultāts, tad automātiski arī tiktu demonstrēts cita atbilde. Un atkal aiz aktīvā punkta šo formulu es kopēju pa visām šūnām uz leju un iegūstu sarakstu ar visiem rezultātiem. Lūk, šajā gadījumā, piemēram, Anete ir ieguvusi arī 100 punktus, tātad maksimālo iespējamo rezultātu. Tālāk es vēlētos uzzināt, cik katram no šiem skolēniem ir vidējais rezultāts kontroldarbos. Ir iespēja šo rezultātu iegūt dažādi. Jebkurā gadījumā es uzrakstīšu nosaukumu vidējais, domāšu to vidējais rezultāts, un iespējamais aprēķins būtu sekojošs. Mēs varētu, protams, ar skaitļiem un formulā veidot, teiksim, iekavās un skaitīt kopā 47 plus 38 plus 5 plus 85 un to visu izdalīt ar 4. Rezultāts būtu 43,75. Tas šajā gadījumā būtu neliederīgi, jo šie skaitļi var mainīties. Tādēļ šajā formulā pirmām kārtām varētu rakstīt izmantojot aktīvās šūnu, izmantojot relatīvo šūnu adresāciju un šajā gadījumā skaitīt D2 plus DE2 plus F2 plus G2 plus H2 un dalīts ar 4. Tas būtu iespējams, bet šajā gadījumā būs cilvēki, kuriem ir 4 rakstīt kontroldarbu, tad vidējais būtu ar 4, savukārt būs, kuriem ir 5, tādā gadījumā būtu jādala ar 5. Un tas nozīmē, ka katram mainīt šo te skaitli arī būtu diezgan neliederīgi izmantots cilvēku resursu, un attiecīgi arī šis laiks, kas tiktu pavadīts, būtu ļoti ilgs. Tādēļ daudz labāk būtu izmantot funkciju, kura pati atkarībā no šo te šūnu skaita dalīs ar 4 vai ar 5. Konkrēti šajā gadījumā ir funkcija, kas aprēķina arī tieši vidējo lielumu. Un, lai tādu izsaukt, atkal izmantojot fx, es izsaukšu funkciju, kas saucās average, jebšu vidējais rādītājs. Katrā gadījumā parasti šīs te visas funkcijas ir statistiskajās, tai skaitā mūsu jau iepriekš izmantotais max, mūsu izmantotāja funkcija min un arī šī funkcija, ko es vēlos šajā brīdī izmantot average, tātad vidējais rādītājs statistiskajās funkcijās. Noklikšķinu OK. Un līdzīgi kā visos iepriekšējos gadījumos,
apvelku to apgabalu, kuram es vēlos uzzināt rezultātu. Šajā gadījumā 43,75 ir šis rezultāts. Turklāt, kopējot aiz aktīvā punktu uz leju, es iegūstu visus šos te rādītājus par katru šo skolēnu. Attiecīgi, ja būtu arī šeit kāds rezultāts sasniegts, tad, protams, ka vidējais rādītājs mainītos atkarībā no tā, cik liels šis skaitlis konkrētajā šūnā ir. Šādā veidā es arī stabiņu sakopēju uz leju un iegūstu vidējos rādītājus par katru šo audzēkni. Tālāk es vēlētos noskaidrot, cik kontroldarbos katrs no šiem skolēniem ir piedalījies un cik kontroldarbos nav piedalījies. Tādēļ es rakstīšu sākumā piedalījies un domāšu ar to, cik kontroldarbos viņš ir piedalījies. Lai aprēķinātu, cik kontroldarbos ir piedalījies konkrētais skolēns, būtu jāsaskaita tās šūnas, kurās ir iegūts kāds rezultāts. Tā, piemēram, Agris Saliņš ir piedalījies 4 no 5 kontroldarbiem. Tā kā tajās reizēs, kad viņš ir piedalījies kontroldarbā, ir iegūts kāds rezultāts, lūk, piemēram, šeit ir rezultāti, tad būtu jāizmanto tāda funkcija, kas saskaitītu tās šūnas, kurās ir kaut kāda veida skaitļi. Šāda funkcija ir count. Tādēļ es izsaukšu atkal fx. Šajā gadījumā tiek demonstrēts uzreiz statistiskā, jeb statistisko funkciju sadaļa, un šeit no saraksta ir jāizvēlas count. Un tieši tāpat kā līdz šim, es atkal apvelku to apgabalu, kuram es vēlos saskaitīt šo te šūnu skaitu. Noklikšķinu OK, un rezultāts ir 4. Tātad apvilktajā apgabalā D2H2 ir 4 šūnas ar skaitļiem. Nu, un attiecīgi kopējot uz leju, es iegūstu, piemēram, Mārtiņam 5, tātad viņš ir piedalījies visos 5 kontroldarbos. Attiecīgi, velkot uz leju, es iegūstu visiem pārējiem audzēkņiem šos te rezultātus. Samazināšu stabiņus I, J, K un L, lai varētu ierakstīt vēl arī M stabiņā un M stabiņā. Es vēlos izrēķināt, cik kontroldarbos konkrētais skolēns nav piedalījies. Tātad nepiedalījās. Ar nepiedalījās ir jārīkojas līdzīgi, bet ir iespējami 2 varianti. Mēs varētu gluži vienkārši no 5, pieņemot, ka 5 kontroldarbi ir maksimums, atņemt iepriekš iegūto rezultātu. Tādā gadījumā es uzzinu, ka nav piedalījies vienā kontroldarbā. Bet pastāv arī funkcija, kas skaita nevis aizpildītās šūnas, kurās ir kaut kāda veida skaitļi, bet gan tukšās šūnas. To es arī šajā gadījumā vēlos izmantot, un tādā gadījumā man ir jāizsauc funkcija count blank. Count blank šajā gadījumā es atkal iezīmēju apgabalu D2H2, saskaita tās šūnas, kurās ir tukšums. Kas attiecās uz piedalījās un nepiedalījās, tad šīs te abas funkcijas ir saistīts ar šūnām. Konkrēti count funkcija pārbauda skaitlisko informāciju. Ja, piemēram, F2 šūnā es ierakstītu 0, tādā gadījumā piedalījās, jeb attiecīgi skaitļi būtu visās 5 šūnās, un līdz ar to count saskaitītu, ka ir 5 šūnas ar skaitlisku informāciju. Savukārt count blank neatrastu nevienu tukšu šūnu, tādēļ demonstrētu 0. Ja šeit būtu tekstuāla informācija, piemēram, N, tādā gadījumā piedalījās, jeb count funkcija saskaita, ka 4 no 5 šūnām ir tekstuāla informācija un izvadītu rezultātu 4, savukārt count blank demonstrētu 0, jo
nav nevienas tukšas šūnas. Tādēļ ir būtiski pirms veidot šādus datus arī paredzēt, kādas funkcijas mēs izmantosim, lai veiktu šādus aprēķinus. Nu un līdzīgi kā iepriekš, atkal šo te gatavo formulu es kopēju pa stabiņu uz leju, līdz iegūstu rezultātus katram no šiem te audzēkņiem, un šajā gadījumā tiek noskaidrot, cik no skolēniem, cik kontroldarbos ir piedalījušies. Līdzīgi kā tas tika tikko darīts, es arī vēlētos noskaidrot tabulas apakšā tieši tādas pašas vērtības. Attiecīgi C61 šūnā es ierakstīšu mazākais, ar to domāšu mazākais rezultāts, lielākais rezultāts, vidējais rezultāts, piedalījies, nepiedalījies. Lai gatavie skaitļi neaizēnotu šos vārdus, lūk, šāda situācija, lai neveidotos, es šos visus konkrētos vārdus nolīdzināšu pēc šūnas labās puses. Tādēļ iezīmēju šo te šūnu apgabalu C61, C65 un nolīdzinu pēc labās puses, turklāt ieslēgšu arī treknrakstu. Līdzīgi kā tas ir bijis iepriekš, man ir jāveido konkrētās formulas. Tā, piemēram, formula mazākais. Izsaucu fx un atrodu sarakstā min, tātad mazākais, ok, iezīmēju apgabalu, konkrēti šajā gadījumā no D60 līdz velku uz augšu D2. Noklikšķinu ok un iegūst rezultātu 5. Ja es pavilkšu šo te rezultātu pa labi, tādā gadījumā es uzzināšu katra kontroldarba, attiecīgi 1., 2., 3., 4. un 5. kontroldarba mazākos rezultātus. Līdzīgi es varētu rīkoties arī šeit, lai aprēķinātu šo te lielāko vērtību. Izsaucu funkciju fx, un šajā gadījumā es jau pārslēgšos uz most recently used, jo šajā gadījumā vajadzētu būt, ka te ir demonstrētas visas jau iepriekš izmantotās funkcijas. Lūk, max. Un ierakstīšu ar roku šo apgabalu, kuram es vēlos noskaidrot šo rezultātu. Es atceros, ka augšā pati pirmā vērtība, kur sākās ierakstītie dati, ir D2, kols, un pēdējā šūna ir D60, tādēļ varu klikšķināt vai arī ierakstīt ar roku. Ok, un iegūtais rezultāts ir 99, kopēju šo te formulu pa labi un iegūstu šādus rezultātus. Vidējais, līdzīgi, izsaucu funkciju count, ko esmu jau iepriekš izmantojis. Šeit tiek iezīmēts apgabals D61, D62, kas nav pareizi. Laboju to ar roku no D2 līdz D60. Ok. Un kopēju. Tālāk vēlos izrēķināt, cik kontroldarbos cik no katrām kontroldarbiem cilvēki ir piedalījušies. Tādēļ tagad es rīkošos mazliet savādāk. Atvainojos, vidējais ir nevis count, bet average. Un šeit ir pie piedalījies jāizmanto bija count. Tādēļ es darīšu sekojošu. Iezīmēšu šo formulu joslā, veikšu kopēšanu ar Ctrl+C vai peles labāk klikšķu palīdzību un kopiju. Ieklikšķināšu zemāk esošajā šūnā un vēlreiz ieklikšķināšu formulā un ielikšu ar peles labā taustiņu palīdzību paste.
Citiem vārdiem sakot, es nevis kopēju uz leju, kā rezultātā būtu mainījies count D3, D61, jo pa vienu šūnu uz leju, līdz ar to mainītos arī izmantotās šūnas, bet gan formulu joslā iekopēju pilnīgi precīzi, tātad identisku formulu. Un šeit, kur mums ir D63, count vietā izsaukšu funkciju average, kas ir vidējais rādītājs. Ierakstu ar roku, average, noklikšķinu enter, un abas divas šīs te šūnas iezīmēju un pavalku pa labi, tātad kopēju un iegūstu sekojošus datus. Kā jau iepriekš redzējāt, es ar roku rakstīju, tādēļ ir iespēja arī pašam, ja ir zināms, kā saucās šī funkcija, bieži vien daudz ātrāk ir nevis izmantot peli, bet gan ierakstīt šo te funkciju. Vienīgais ir jāzina, kāda ir konkrētās funkcijas sintakse. Tā, piemēram, šajā gadījumā es mēģināšu aprēķināt, rakstot tikai un vienīgi ar roku palīdzību, cik cilvēki nav piedalījušies. Tātad funkcija, kas to rēķina, ir count blank, tādēļ es uzrakstīju vienādības zīmi un tālāk rakstu šo te funkcijas nosaukumu, count blank, tālāk atveru iekavu, rakstu apgabalu, kuram vēlos rēķināt, attiecīgi no D2 līdz D60, un aizveru iekavu ciet un nospiežu enter. Rezultāts ir 7. Ar peles palīdzību kopēju šo te formulu pa labi. Esmu ieguvis galu galā statistiku par visiem šiem skolēniem un varu secināt, cik daudz no skolēniem ir piedalījušies, kādi ir labākie, sliktākie rezultāti, cik ir konkrētajos kontroldarbos šie te vidējie rādītāji, un arī katram audzēknim atsevišķi var noskaidrot, kādi ir viņa attiecīgie sasniegumi, rezultāti, cik daudz kontroldarbos viņi ir vai nav piedalījušies. Saglabāšu šo darbu ar vienkārši diskatītas palīdzību, jeb save.